Esiet sveicināti! Fantasy podcasts ir atgriezies, Premjerlīga ir uz letes, un šodien ķersimies klāt diezgan interesantām tēmām arī ārpus fantasy. Pirmkārt, parunāsim par situāciju Premjerlīgā saistībā ar Liverpool un video assistant referee, jeb VAR. Tad, protams, atskatīsimies, kas notika Premjerlīgā šajā nedēļā. Tur arī ir nelieli pārsteigumi. Un jauna kategorija saturā portāls X. Visiem zināms, ka Twitters vairs nav Twitters, tas šobrīd ir X, par to parūpējies ir Elons Musks. Bet mums ir interesanti apsīties, kas portālā X ir interesants, kaut kādi interesanti notikumi, interesanti izteicieni vai kāds attēls. Tālāk jau viss tas pats, kas ierasts. Ķersimies klāt mūsu grupām, māju darījumiem, citām lietām, kas saistīts ar punktu krāšanu. Apskatīsimies, kurš tad ir labākais menedžers šajā nedēļā un pieskarsimies arī citiem notikumiem mūsu fantasy līgā. It īpaši gribu izcelt publisko līgu, tur ir viens ļoti jaudīgs lēciens tabulā. Tad ķersimies klāt. Visi varbūt tās nav redzējuši šo atkārtojumu, bet es pieņemu, ka liela daļa ir noskatījušies, varbūt tās arī tiešraidē skatījās un bija lielā nesaprašanā par to, kas tad notika šajā situācijā. Redzam attēlu. Šajā situācijā Luis Dias saņēma piespēli no Muhameda Salaha. Luis Dias aizskrēja, iesita golu pie rezultāta 0-0. Viņš izvirzīja vadībā Liverpool. Liverpool jau bija mazākumā. Curtis Jones tika noraidīts. Tiesneši šeit nospēlēja ļoti, ļoti slikti. Tātad situācija sekojuši. Pieslēdzās klāt VAR un pārbaudīja, vai šeit nav aizmugura. VAR tiesneši paziņoja, ka aizmuguras nav, ka ir spēle onside, bet galvenais tiesnesis nesaklausīja VAR tiesnešus un vārtus neieskaitīja. Tas nozīmē to, ka vārti, kuriem bija jābūt, kurus VAR atzina par pozitīviem esot, netika ieskaitīti. Šeit ļoti liela nesaprašanās tiesnešu starpā un pat nenopludinātais video audio materiāls, kurā tiesnešu sarunu ir iespējams dzirdēt ļoti liela kļūda. Un, jā, vainu savu atzīst, tiesnešu savu vainu atzīst, bet kas notiek tālāk? Liverpool pieprasīja šo audio, viņu Premjerlīga publicē, visi redz kļūdu. Bet kas notiek tālāk? Tālāk nenotiek nekas, spēle ir beigusies, rezultāts ir zināms, un šeit ir jautājums, kā tad saglabāt uzticību Premjerlīgas tiesnešiem? Nu kā, ja tev ir VAR, kas teorētiski jābūt 100% precizitātei, ja? Kāpēc viņš ir pieņemts? Lai nebūtu lielu kļūdu, lai ieskaitītu golus tad, kad ir jāieskait, lai neieskaitītu tad, kad nevajag ieskaitīt kartiņas, citas lietas, ja? Priekš tam to var izveidoja, pieņēma, bet šajā gadījumā viņš nostrādājas pilnīgi pretēji. Liela kļūda, un šeit ir interesanti, ko darīt lietas labā. Jau pāris gadus atpakaļ šķiet Jurgens Klopps tieši bija tas treneris, kurš izteicās, ka varētu dot iespēju, kā citos sportveidos arī futbola treneriem, piešķirt coach challenge. Kā tas izpaustos, tiesnesis pieņem kādu lēmumu, Klopps paceļ roku, es ņemu savu challenge, pārbaudam vēlreiz. Un tas varētu būt risinājums šajās situācijās. Jo citos sportveidos redzam, ka tas nostrādā basītī, hokejā un vēl citur šīs te challenge kaut kāds ir. Un varbūt tiešām arī futbolam būtu laiks pienācis, jo mēs redzam, ka VAR nevienmēr trāpa pareizi. Un šī nav vienīgā reize. Ir bijušas vairākas reizes, kad VAR pieņem kaut kādu lēmumu, un tas ir diezgan diskutabls. Šajā situācijā vispār VAR saka galvenajam tiesnesim ausņā, ka viss ir ok, galvenais tiesnesis nedzird, vēlāk sadzird, tad spēle ir aizgājis, un viņš pasaka, es neko nevaru izdarīt, viss. Un tur lamājās viens ar otru, un tur vaiprātīga situācija, un šeit atkal uzpeld jautājums, kā tu arī domā,
tie, kas seko futbolam un redz, kā tas var strādā un kā bija kādreiz bez vara, ar vai bez, kā labāk ir? Izmantot šo te video tiesnesi vai neizmantot? Labāk, lai ir kļūdas un mēs pēc tam atkārtojumos redzam un bija tā, kā bija, vai ir tas var vajadzīgs? Jo šeit, ja kļūdās vēl var, tad par ko mēs varam runāt, vai ne? Šodien arī redzēju Twitterī ierakstu par to, ka Nike bumbas ar automātisku aizmugures fiksēšanu iespējams, tur arī visādi varētu būt risinājumi, bet ļoti saudabīga situācija un vispār Jurgens Klopps ir pieprasījis, lai spēle tiek pārspēlēta. Vēsturē gan tas nenotiek, bet viņš saka, citu variantu nav. Tā kā spriediet paši, spriežam kopā, rakstam komentāros, kā tu uz šo situāciju skaties, un vai tu vispār savā dzīvē esi redzējis kaut ko trakāku par šo te? Vai esi futbolā redzējis kaut ko vēl trakāku, kad ir tādas tehnoloģijas? Vaiprātīgi kļūda. Bet labi, mute jau sausa par šo runājot, ķersimies klāt Premjerlīgas nedēļai. Premjerlīgas nedēļa ļoti aizraujoša. Bija double game weeks divām komandām. Luton un Burnley spēlēja 2 spēles. Ķersimies klāt rezultātiem. Sāksim ar to, ka Aston Villa pret Brighton. Diezgan tāds interesants duelis. Nosacīts centrālais duelis starp top 8 komandām. Un Aston Villa pārbrauc pāri Brightonai. Vienkārši pārbrauc pāri Brightonai, kas... Parasti brauc pār citām komandām, sito daudz vārds iekšā. Watkins nereāls 3+2. Visu cieņu Watkinsam, visu cieņu Aston Villai, kas izmantoja savus momentus un panāca nereāli negaidītu rezultātu. Uzvara, bija gaidīta, varēja uz vienu uz otru pusi aiziet, bet ne jau 6-1. Arsenālam viegla uzvara pret Bournemouthu. Evertona cieši zaudējumi pret Lutonu. Šis ir ļoti sāpīgs zaudējums Evertonai, zinot, ka Lutona nav rādījusi pārliecinošu sniegumu šajā sezonā līdz šim. Nākamā spēle Manchester United 0-1 pret Crystal Palace. Komentāri liek, visi zina, kas notiek ar United. Vēlāk bišku pieskarsimies vēl šī te tēmai. Tālāk ejot Newcastle, pārliecinoši uzvar pret Burnley, West Ham uzvarēja Sheffieldu. Un šeit pirmais klupiens Manchester City, Anglijas čempione, dodas uz Wolverhamptonu un nespēja pārbraukt mājās ar 3 punktiem, pat ne ar 1. Wolves izrauja uzvaru 2-1 un Dienvidkorejietis Hee-chans gūst vārtus, uzvaras vārtus un City pirmais zaudējums sezonā. Tomēr šīs ātri vilciens apstājās uzpildīties. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Kārtas centrālais duels notika starp Tottenhamu un Liverpooli. Šeit jau pieskārāmies, Spurs uzvarēja, Spurs +2 spēlētāji laukumā, un bija jāuzvar, protams, tā uzvara bija late winner, kā saka, izdevās uzvarēt, un, vai tiesnesis palīdzēja, to mēs varam spriest paši un noteikti, pat nespriest paši, tas vienkārši bija acīm redzams, pareizi, ja? Tā kā arī tas pirmais noraidījums, tāds, come on, arī tie Žotas, tā pirmā dzeltenā kartiņa, viņš dabūja otro un tad tika noraidīts. Arī tāds... Labi. Pirmdienas vakarā... Svētdien tikai 1 spēle, Nottingham ar Brentfordu uzvaru nesadalīja. Un pirmdienas vakarā Chelsea, 2-0 uzvar Chelsea. Beidzot pārtraukts lāsts, tā teikt, pret citu Londonas komandu Fulhamu. Un Mudriks beidzot gūst vārtus. Mihailo Mudriks, Ukrainis, kurš ir ļoti talantīgs un ļoti dārgs. Ap 100 ļimakiem. Iesit vārtus, pirmos vārtus Chelsea kreklā. Maisam gals vaļā, redzēsim. Un vakardien paralēli Champions League Luton pret Burnley. Burnley uzvar 2-1. Svarīgi 3 punkti Burnley. Tabula. Manchester City ar visu zaudējumu joprojām augšgalā seko Tottenhama, Arsenal, Liverpool, Aston Villa un Brighton. Top 6-nieks, 3 punktu starpība visām komandām. Ļoti jaudīgs top 6. Un tālāk West Ham, Newcastle, Crystal Palace, Manchester United noslēdz top 10. 7 spēlēs 3 uzvaras, 4 zaudējumi, vārtu attiecības 7-11. Viens no bagātākajiem klubiem pasaulē. Skumji. Tālāk seko Chelsea. Chelsea arī vājš uzbrukums, bet viena no labākajām aizsardzībām. Tālūk ir. Tālāk jau redzam, tas izkārtojums ir kāds viņš ir. Lejā Sheffielda, Bournemouth, Burnley.
Būs interesanti arī lejasgala cīņas, tā kā sekosim un skatīsimies. Pagaidām tur Sheffielda sēž vientulībā, 20. pozīcijā. Haalands vārds neiesita, bet joprojām augšgalā. Tāpat laikā Sons ir pacēlies, Sons ir 2. vietā ar 6 vārtiem, Bowens ir 3. vietā ar 5 vārtiem. Mums ir izteikts trīnieks, un tad jau seko vairāk spēlētāji ar 4 gūtiem vārtiem. Piespēļu kategorijā, jeb šo statistikas rādītājā labākais Pedro Neto, bet viņš nav vienīgais ar 4 piespēlēm. Tikpat ir Madisonam, Salaham un Kieranam Trippieram. Tāda bija aizdītā nedēļa Premjerlīgā, un jaunā sadaļa Portāls X, jeb Twitters, jeb Portāls X. Nevar pats vēl piešauties, vispār ļoti grūti ir pāriet uz šo nosaukumu, bet ko mums Portāls X rāda pēdējās dienās šodien un vispār redzam pie attēliem interesanti, ja Chelsea uzvara Fulhamu, un šis attēls ir klejo vienmēr, kad kāda komanda priecājās par kaut kādu mazu uzvaru. Tā kā čempionu tituls Chelsea, lai gan tabulā redzam 11. pozīcijā, ļoti, ļoti tāds vājš starts, bet šī Fulhams uzvara izstījās tiešām, ka komanda bija pelnījusi, bet cik tā ir vērtīga, un to mēs redzēsim tālāk. Redzam Davids De Gea pēc vakardienas Champions League spēles, pēc zaudējuma Crystal Palace ar popkornu rokās, bauda Manchester sniegumu, jo tieši Manchester izrādīja vēlam nomainīt vārdsargu, lai gan, spriežam paši, Onana vai De Gea. Es domāju, ka šeit noteikti varam teikt, ka De Gea nebūtu bijis sliktāks. Starp citu, pagājušajā sezonā man šķiet, ka Manchesterē bija visvairāk sausās spēles vai top 3 šajā sarakstā, tāpēc, ko mēs vainosim, ja? Un šeit Kukureja, Chelsea aizsargs, ļoti interesanti bildi noķēra. Mati viņam ir ļoti skaisti. Tvīti, daži tvīti no Sky Sports, interesanti, ka Eriks Ten Hag saka, ka viss ir labi ar vārdsargiem, un Onana var būt viens no labākajiem vārdsargiem pasaulē. Tu piekrīti šim apgalvojumam. Kādas kļūdas viņš pieļāva vakardien Champions League? Un tās nav pirmās. Premjerlīgā arī pietiekoši daudz kļūdas no viņa. Ten Hags, protams, Twitterī tur figurē šobrīd numur 1 saistībā ar Premjerlīgu. Un interesanti, ko Klops pateica par to spēli, ko es jau atpakaļ minēju pie Liverpools tēmas, ka, viņš uzskata, ka spēle būtu jāatkārto vēl vienreiz, bet, kā zinām, vēsturē tas nekad nav noticis. Vai tas notiks? Šaubos. Un vēl kas ir interesanti vakardien tieši Premjerlīgas sakarā, ļoti svarīga ziņa Bukayo Sakas īpašniekiem. Neizskatās labi. Mikels Arteta saka, ka Sakas savainojums neizskatās labi vakardienas spēlē gūtais, tāpēc pasakosim līdzi arī tālāk šim jautājumam, šai tēmai. Labi bija. Tas ir par Premjerlīgu. Raksti komentāros, kā tev patika jaunā sadaļa Portāls X, varbūt tās, ja ir ko pateikt. Droši varat man arī iesūtīt kaut kādus interesantus tvītus, atspoguļosim, parunāsim un parādīsim plašākai publikai, jo es zinu, ka ne visi lieto Portālu X. Fantasy kontekstā A grupā Bēbežu ZMC, kas ir līdera vienība centrālajā duelī, pārspēja Varkaļu ezernieki. Varkaļu ezernieki piedzīvoja zaudējumu, Bēbeži noturēja uzvaru un Bēbežiem 18 punkti 7 kārtās. Ļoti zolīdi, tikai viens zaudējums. Un šobrīd redzam, tabula izskatās sekojoši. Bēbeži 1, Rīgas Šautras 2 un 3. Esmu es 3. komanda, 3. vieta ir manai komandai Rīga Kings FC. Bet manu spēdām min Arbs Forest, Moto, kas man uzvarēja Mountaineers. Un īstenībā no 7. līdz 10. vietai ļoti, ļoti blīvi. Kas vēl jāceļ grupā? Malpilī labā punktu summa, 61 punkts pret Viļķienas brīvdomātājiem. Tāpat tās labu uzvar arī Forestam pret Ķieģeļiem. Protams, Rīgas Moto apsveic tevi Jurija ar uzvaru, laba uzvara, laba nedēļa tavai komandai. Pieķersimies nedaudz klāt centrālajam duelim. Interesanti, ka ZMC sastāvā nevienam spēlētājiem nebija 10 punkti, vismaz 10 fantasy punkti, bet tikai 2 bija mazāk par 3 punktiem Leno un McAllisteram. Pārējie visi uz augšu. 8 punkti viņam Douglasam Luisam un Emersonam, tad šie 2 spēlētāji sekmēja viņa uzvaru. Ezerniekiem sastāvā ir Wilsons, nespēlē, viņam bija trauma, Newcastle uzbrucējs, un es teiktu, ka vājš soliņš tev ir
Tev ir jāsakārto kaut kas, Kristiāna, un es teiktu, ka Chilvels ir jāpārdomā, jo tu redzēji, ka Chilvels pat vesels būdams nespēlēja baigi daudz pēdējās spēles. Tev ir Evans no Manchester United met ārā, un tev ir Tonijs. Tonijs janvārī atpakaļ pēc diskābeļa, skaties pats. Laižam tālāk, B grupā mums ir Gārsenes G. Spotters, jaunais grupas līderis. Klāvs pārspēja Latvijas Gunner centrālajā duelī un spēja pacelties uz pirmo pozīciju B grupā. Tāpat Riga United uzvarēja Zemītas Bugatierus, Griziņkalna Lapsiņas piekāpās Valmieras Montiville, kurai ļoti laba punktu summa. Mežciema Bebri ar 38-33 pārspēja Ikšķils komandu Zebras, savukārt FC Valmiera Muiža ar 22-67 piekāpās Cīravas raķetēm. Cīravas raķetes super summa, 67 punkti, ļoti, ļoti labi, un Montiville, protams, arī ar 65. Tiešām ļoti jaudīgs sniegums. Par Gārseni. Gārsenē sastāvā ir Trippiers, kurš ir patiešām ieskrējies 12 punktus šajā kārtā, un ja viņam vēl atvērsies Aleksandrs Arnolds, kas ir viņa otrais jaudīgākais aizsargs, es teiktu, viņa ar Trippier ļoti līdzīga potenciāli, tāda ļoti laba aizsardzība. Uz soliņa Klāvs atstāja Fosteru ar 9 punktiem, varēja būt vēl labāks sniegums. Gunneriem Walkers no City ar 0 punktiem, Sterlings 0 punktiem. Sterlings pirmo reizi nesāk spēli pamatsastāvā, iegrieza fantasy menedžeriem. Tāpat viņam klus Hollands ar 2 punktiem. Hollandu mēs gaidām golu piespēli. Tas ir bez variantiem, tas ir Hollands, un mēs no viņa gaidām. Sastāvā ir nelaimīgais Andrea Onana, Manchester United vārdsargs. Sāpīgi, es pat nezinu, ko pateikt par to Onanu. Turēt, neturēt, Skaidrs, ka Manchesteri kaut kad jau būs tās sausās spēles, nāks tās vājākās komandas pretī. Kaut kad jau kaut kāda sausie būs, bet tas Onana, vai es viņu liku kā pirmo vārdsargu? Nekad. Vairs nekad. Šo sezonu točnē. Redzam, G-Spotters pirmajā grupā, Gunners otrajā, raķetes ir 3. pozīcijā. Turpat Linārds ar Mešciem Bebriem, Artūrs ar United. Lejas gals, Zebra pēdējā vietā, 10. Robertam jāsaņemās, un te ir Griziņkalna Lapsiņas, Mārtiņš Mucinieks, 2 uzvaras, 4 zaudējumi, 1 neizšķirts, bet paskatāmies punktu summu. Viņam ir 300 punkti, kas nav slikts rezultāts, ja mēs salīdzinām par to pašu Zebras komandu. Un tātad ir tā, ka matchupi viņam vienkārši nesakrīt pret pareiziem pretiniekiem, un tas viņam iegriež. C grupā mums ir situācija ļoti, ļoti, ļoti jaudīga un ļoti interesanta. Rīgas Bedres, 1. vieta Vikingi, 2. vieta Rolavas Vikingi, abiem 15 punkti. 3. Antistars, 4. Strādnieki, 5. Seedog, 6. Salaspils United, visam 12 punkti. Tad Selga Husky ar 9 punktiem, un tikai Smukumam ir 3 punkti, un pēdējā vieta pagaidām grupā. Inčkalna Strādnieki ar 55-32 Husky pārspēja, Seedogs ar 40-37 Salas FCSM, centrālajā duelī 48-40 United pārspēja Vikingus, Ragaciem Selga 57-45 pārspēja Antistars, un Rīgas Bedres ar 58-41 pārspēja Ventspils Smukumu. Centrālais duels Uniteds pret Vikingiem plus 8, United izdevās, ja viņi nav augšā, bet viņi spēja Vikingus nomest nedaudz zemāk. Atņēma līderu godu Vikingiem, un United rindās ir Newcastle trio Trippiers, Almirons, Gordons, un viņi kopā 27 punktus salsīja šajā kārtā. Ļoti, ļoti foršs pienesums no Newcastle spēlētājiem otro nedēļu pēc kārtas. Vikingiem lielisks Odegaards, 17 punkti, Arsenal kapteinis, bet Robertsons un Rubens Dias kopā ievāc -1 punktu. Ļoti vāji. Arī Onana sastāvā, to viņš ielika pamatsastāvā, uz soliņa atstāja Sančezu ar 7 punktiem. Es saprotu, ka varbūt bija grūti izšķirties, kuru vārdsargu likt virsū, bet Sančes ir šobrīd top 3 vārdsargs Premjerlīgas fantasy. Viņam ir 3 sausās spēles, viņš ir jāliek virsū pamatā. Man arī viņš ir sastāvā, un es aizmainīju Alisonu, jo man bija Sančes, un es kaut kā ticu tam Chelsea. Pastiedies, viņam ir labi rezultāti, viņi spēja nospēlēt aizsardzību. Tāpēc Sančes ir prioritāri manā skatījumā. Marciāls un ar 1 punktu bija izlikts pamatsastāvā. Es neliktu Marciālu pēc tam, ka Hoeluns ir atgriezies. Ir tur viņiem problēmas sastāv, bet nē. Un Kunha no Wolves uz soliņa ar 5 punktiem. Ja būtu
nedaudz pārgrupējis sastāvu, būtu uzvarējis Rolovas komandas menedžers. Bet kā ir, tā ir, nu nevienmēr var trāpīt. Laižam, D grupā. D grupā mums ir Viesīts Brieži, ir joprojām līdera, 15 punkti. Sāviens Bebri ir otrie, un te mēs pieķersimies, jo tas būs ļoti, ļoti jaudīgi un karsti. Handicapers zinātnieki seko Mafijā, visām arī 12 punkti, un lejas galā Rojas Jusis, Madonas Spartaks un FC Warrington Leo. Mēs redzam, 9. vietā ir 9 punkti. Ļoti, ļoti sīvi. Tur vienu uzvarēt un pacelties jau uz top 3, ja viss apstākļi sakrīt. Nu, ķeramies klāt rezultātiem. Handicapers ar 45-36 pārspēja Warrington Leo. Ankuri piekāpās Mafija ar 25-38. Tāds maza summa abiem, bet redz uzvaru dabu, un tas ir arī svarīgi. Sāviens Bebri, davai šito saldiem ēdinam. Zinātnieki ar 38-52 piekāpās Ventavas Vilkiem. Apsveic Ventavas Vilkus, Andri. Un Madonas Spartaks ar 37-41 piekāpās grupas līderim Edijam un Briežiem. Tagad pie centrālā mača. Sāvienas Bebri. 98 punkti. Varētu lekt uzreiz uz nākamo kategoriju, palikt 2 uz priekšu uz viņa sastāvu, uz nedēļas zvaigzni, bet jūs paši izkalkulējāt, es domāju. Kosmos. Uzreiz Rojas Jusis, es vēl izceļu pa centrālo Jusis, bez variantiem. Gan izreiz 3. Vaiprātīgs sniegums un Sāvienai. Es pieķeršos klāt gan šeit, gan arī pēc tam nākamajā sadaļā. Tur nav varianti. Kosmosna nedēļa, Andersens, Vaits, Edegors, Watkins, visiem vairāk kā 15 punkti. Kopā vispār tur kosmos, nenormāla nedēļa. Nenormāli augsts latiņu ir uzstādījis viņš. Jūsim grupas pastarīt, bet viņam ir potenciāls. Rešfords Hoilunds ir sastāvā, redzējām Hoilunda potenciālu Champions Līgā, un Salībus soliņā bija atstāts. Kāpēc? Ivar atbild komentārā, ja ir kaut kas aizstāvība, es Salību liktu vienmēr pamatsastāvā, tā ir Arsenal komanda. Labi, pēc tam parunāsim tālāk, jo redzam, ka E grupā uzreiz redzam, neviens nav pārspējis šo rezultātu, un nedaudz intriga pazuda, varbūt pats bija vainīgs, bet man liekas kosmos, kā var tādu summu savākt. Šajā grupā lielais zelta pārspēja aizkrauklis Veco rajonu ar 58-53 Patrioti, Malači, centrālajā 55-36 pārspēja Bonapartus, Puškas ar 38-44 piekāpās Īles Brašuļiem, Evels dēliem 62 punktu summā, ļoti labi, pret Saugs Bifiļiem, kuriem 32 punkti. Labāka nedēļa kā pagājušā, bet, protams, arī uzvaru tomēr gribējās. Un Āži ar 46-27 pārspēja Ādažu Spurs. Puškas krīt, beidzot Puškas ir zaudējušas. Nevar tā teikt, bet Gati nevienmēr var uzvarēt. Ja City arī apgāzās, tā kā pielādē aptveri un mauc tālāk nākamajā kārtā. Joprojām mēs pirmais, Puškas pirmās, otrais Andris ar Veco rajonu, neskatoties, ka zaudēja, un trešais ir Spurs. Viss top 3 komandas zaudēja, un mēs redzam, vietu sadalījums nemainījās. Tiešie konkurenti neizmantoja šo iespēju. Un lejā mums ir Helmuts ar Dāvidu, abiem 2-3 punktiem, un Ēdijs Malacis ir sakārtojis sastāvu pēc neveiksmīgā sezonas sākuma, te punktiņi vācās, un arī tā punktu summa diezgan solīdi jau izskatās. Rīgas Patriotiem, sastāvā ir Vaits, Moris Almirons, kopā 34 punktus savāca, un ir kur augt viņam, bet Martines un Inks tie nav materiāli fantasijas atkarā. Martines traumēts un Inks nespēlē baigi daudz. Pasties, varbūt var kaut ko vērtīgāk katrs brīvos aģentos. Bonapartiem ir pietiekoši labs sastāvs, bet diezgan klusa nedēļa. Iesaku vienīgais nomest nost Henriju aizsargu no Brentfordas, viņš vairs nespēlē šo zonu. Tad ķeramies tam vērsim pie ragiem. Kristaps Sirmais ir uzstādījis jaunu rekordu. 98 punktu summā. Kristap, mēs tevi apsveicam. Vārtsargs 6 punkti, aizsardzība 36 punkti, centra pussargi 28 punkti un uzbrucēji 31 punktus. Tev ir Watkins. Mēs tev dodam vērtējumu 9,8. Es būtu devis 10, jo būsim godīgi. Labi, man arī iepriekšējais rezultāts likās, ka Evels dēla rezultāts nav pārspējams, bet šis ir kosmos. Un parastā nedēļā šito pārspēt, lai veicās. Cerams, ka kādam izdosies, varbūt man. Labi, tas tā. Watkins pretējā pusē labākais spēlētājs, protams,
labojis viņš ir rekordu, un redzam, ka 3 goli, 2 piespēles, 3 bonus punkti, 23 punkti. Viņš ir labākais fantasy spēlētājs līdz šim šajā sezonā. Laižam tālāk. Sastāvs. Redzam, vārtos Pops ar 6 punktiem, Andersenam 15, šobrīd labākais fantasy aizsargs, Van de Vents 2 punkti, Whites 14, Bolijs 2 punkti, Odegārs 17 punkti, Hammers 2 punkti, Douglas Lewis ar 8 punktiem, Gibbs Whites 1 punktu atnesa, Julians Alvarez 8 punkti, Watkins 23 punkti, un vēl uz viņam vēl uz soliņu vēl ir potenciāls Jackson un Andreas personās. Ļoti jaudīgi Sāviens Bebri nomauc šo nedēļu, un es vēlreiz viņus apsveicu. Un novēl kādam pārspēt, tas nebūs viegli, jo sniegums ir nenormāli augstvērtīgs. 98 punkti, ne double game weekā, kad spēlē 2 spēles Manchester City vai Watkins nospēlē 2 spēles, ja? Skaisti. Apsveicam tevi, Kristap. Maiņu darījumi šajā periodā, jeb pirms 7. kārtas, notika 2. Helmuts Zālītis aizsūtīja Enzo uz ādažiem, pretī saņemot Fatī. Līdzīgs treids, nezinu, Fatī pagaidām sāk no benča, viņš iesita golu pagājušajā spēlē pret Aston Villa, varbūt viņam dos beidzot viņš būs ieskrējies un dos viņam iespēju spēlēt pamatsastāvā. Enzo arī liels potenciāls, spēlē daudz, diezgan augstu spēlē, dod piespēles. Chelsea rezultātus visi mēs redzējām, zinām, tāpēc potenciāls ir šajos abos futbolistos. Roberts Ešenolds turpina treidot grupā, manā grupā. Treidi ir viņa otrais vārds, šoreiz ar Šmita kungu un ezernieku vadītāju samainījās, aizsūtīja Diabī, ko no manis dabūja, visu pret Jordan Ayew un Gabrielu Jesusu. Es domāju, ka Jesus un Ayew ir bišku lielāks potenciāls, bet jo Jesus var arī sākt bombardēt iekšā sist un var atvērties daudz vairāk noteikti kā pretējie spēlētāji. Tas par to, un Slavs zāle. Slavs zālē, Kristaps Sirmais, 98 punkti, 7. kārtā iespējas rezultāts. Roziņš nokrīt uz 2. vietu ar sudraba medaļu, un 3. Girts Šuburs izstūmām, jebšu pareizāk Sirmais izstūmā ārā Gutānu. Andri, ierakst komentāru, kā tu jūties pēc šī, kad tu noturējies tikai 1 nedēļu šajā tronī, 3. pozīcijā. Arī Watkins ir pārspējis rekordus, Sona rekords ir gāsts, un Trippiera rekords ir, kas bija 3. labākais, ir izstumts ārā, Sterlings šobrīd 3. Ļoti interesanti paskatīties, kas notiks tālāk, vai Watkinsu kāds pārspēs, vai Sirmo kāds pārspēs. Skatīsimies, dzīvosim un redzēsim. Ķeramies klāt punktu mašīnām aizsardzībā, bet vārtos mums ir Leno augšā, Sančes ir pacēlies uz 2. vietu, Areola, Johnstons un Vicario. Sančes ļoti labs spēlētājs, ļoti labs vārdsargs, un Chelsea aizsardzība šobrīd ļauj viņam atrasties tur, kur viņš ir. Par aizsargiem Andersens, kā jau minēja, labākais fantasy aizsargs šobrīd, seko viņam Trippieris, kurš 2 spēlēs ir savācis ļoti daudz punktus. Tāpat tur ir Vaits, kuram gols pagājušajā kārtā. Vēl Kešs šeit turās un Disasi noslēdz top 5. Runājot par pussargiem. Saka ar 53 punktiem, Sons ar 51 punktu un tad ir Bowens ar 48 punktiem. Salāks un Edigors mīnus papēžiem top 3-niekam. Šeit izmaiņas varētu būt jebkurā no kārtām, bet pārsteigums man nav neviens no šiem spēlētājiem, ka viņi šeit ir. Par uzbrucējiem. Aleluja. Hollands ir nokritis uz 2. vietu. Es biju pārliecināts, ka Hollands ir iecementējis savu pozīciju un ka viņš tur paliks. Nokritis, es domāju, ne uz ilgu laiku, bet Watkins ar savu monstrālo sniegumu 23 fantasy punktiem ir uzlecis augšā. Hollands 2, Alvarez 3, Lutonas Morris ir 4. pārsteigums un Eduards traumētais, kurš nespēlēja, nokrīt uz 5. pozīciju. Morris ar double game weeku tika iekšā top 5. Skatīsimies, cik ilgi viņš tur noturēsies. Sadaļā, kurš izšaus vārti piespēles, uztaisīja nelielu update uz šai tabulai.
tu vari nostīties arī iepriekšējos raidījumus, jo es šos te, kurš izšaus, prognozēju uz 5 kārtām, plus mīnus, tāpēc, ja ir kāda interesi pastīties vēl kādu citu šo te sadaļu, droši atver citu sēriju un apskaties, kas vēl bija tajā sarakstā, jo šeit ir viss mainījies. Pie vārtiem es lieku Sterlingu un Rashfordu kā galvenos. Rashfords ļoti kluss, spēlē ļoti tā saudabīgi vadās, nedod piespēles, grib to golu, nu redzēsim, kad viņš atnāks, bet kādā no nākamajām 5 kārtām Rashfords noteikti iestīs vārds. 2 spēles jau sadega man, vēl ir laiks. Sterlings, jā, viņš sāka no rezerves soliņa, komandu uzvarēja, redzēsim, kas būs tālāk, bet arī Sterlings ļoti daudz tiek pie tām iespējām, un viņam vajadzētu gūt vārds nākamo 5 kārtu laikā. Gaidam vārds no Sterlinga. Šeit mazāk tādi gaidāmi, bet gribu pieminēt Diazu no Liverpool. Viņam jābūt vārtiem, es domāju, noteikti. Būs iespējas un būs vārti. Hojlunds, redzējām, viņš var iesist Champions Leagueā. Goli ir viņa maizīte, sodlaukums ir viņa maizīte. Kādā no 5 mačiem Hojlundam būs 2 vārti vajadzētu būt, es domāju. Un šeit Jordans Ayew. Pateicīgs grafiks, salīdzinoši pateicīgs grafiks, dažas tādas komandas pastrītas, 3 komandas, kurām vajadzētu viņam būt kā klientiem. Skatāmies un gaidam jābūt golam. Par piespēlēm izcelšu Tottenham spēlētājs Kuluševskis un Sons. Abiem 2 grafiks, protams, ir vienāds, un no abiem 2 mēs noteikti sagaidīsim piespēli. Pagadam Sons tikai sit vārds, un viņam ir, negrib samalot, nav daudz piespēļu. Man šķiet, tāpēc es domāju, ka viņš piespēlēs un atvērsies, un Kuluševskis ļoti daudz momentus uztais saviem komandas biedriem, un agri vai vēl arī tur būs kaut kāda atdeva piespēļu izskatā. Nedaudz klusāki, izcēl Garner no Evertons. Viņam ir potenciāls atdot piespēli, ja būs kas noslēdz. Calverts Lewins ir atgriezies pēc traumas, tas pats Beto nāk uz maiņu. Varam pačakot un pastrīmot Garneru. Es domāju, ka viņš daudzās līgās ir pieejams, un viņam ir opcijas tikt pie piespēles. Antonijs no Manchester United. Viņš ir atgriezies komandas rindās, ļoti nesprotami. Greenwoodu jūs aizsūtat Spāniju. Antoniju viss ir kārtībā, abi 2 izrīkojušies ir brutāli nonākuši policijas redzeslokā, bet redz, šis džeks ir nevainīgs. Arī Greenwoods ir nevainīgs. Kāpēc viņam jāspēlē Spānijā? Jums ir tādas problēmas. Bet labi, ne mans bizness un ne mans lēmums, bet Antonija varētu tikt pie piespēlēm. Ten Hāgs viņam uzticās un attiecīgi būs iespējas iedot piespēli Hojlundam tam pašam uz centrēm un Hojlunds noslēgt mācēs. Un Vesthamas pusarga paketu izcelšu, redzam viņa grafiku, ļoti solīds grafiks un piespēlēm jānāk no viņa. Pie nesekmīgajiem ātri izskrējām cauri. Estopiņāns savos vārtos iesit 45 minūtes nospēlē, sagrāvēja pret Aston Villa -2 punkti. Sarkanā kartiņa, Diego Jota, -2 punkti, piekāpjās Tottenhamai, slavenā Tottenham spēle 23 minūtes, viņš nāca uz maiņu, 2 dzeltenās sarkanā un -2 punkti. Matips savos vārtos ierēd bumbu, nospēlē 90 minūtes arī par Tottenhamu, -1 punkts. Un Erlings Haalands, 90 minūtes, 2 punkti. Nu, nesekmīgs. Nu, Haalanda tas rādītājs ir vismaz piespēle vai vismaz gols. To mēs zinām, vai ne? Un tāpēc viņš ir nesekmīgs, jo tie menedžeri, kuriem viņš ir sastāvā, tas ir viņu galvenais asets. Kaut kā tā, nu dodamies pie traumētajiem, šeit arī ir interesanti. Bārds notraumējās, viņa atgriešanās nav šogad, tas būs janvārs, viņš atgriezīsies pēc jaunā gada. Potīta pēdas problēmas viņam ir. Ben Chilwells atgriezīsies novembrī, cerams, viņam ir augšstilba savainojums. Chilwellu varam neturēt, nav, viņš redzējām, ka viņam nedod to lomu arī, laižam viņu ārā. Čukwemeka atgriežās oktobrī. Paskaties šo džeku, ja viņš tev ir free agentos, un ja tev ir pietiekoši labs waiver order piks, ņem viņu augšā. Es domāju, ka viņam varētu būt iespējas. Viņš, man liekas, 2. spēlē, viņš 2 spēles nospēlējis, 2. viņš iesita golu Chelsea. Tā kā labs variants, ko pastrīmot, ja tev ir ko nomest tāds, vidusmēra džeks. Tad Gakpo ar ceļgali ir aizgājis oktobrs, novembris atgriešanās, oktobra beigas, novembra sākums, kaut kas tāds varētu būt. Un Martīnes operācija potīt kā ir atjaunojis savainojumu. Manchester centrālais aizsargs novembra atgriešanās met nost viņu.
Nav vērts turēt. Saka ar daudz jautājumu zīmēm, kāpēc, jo vakardien Champions League mačā viņš ir savainojies, pagaidām nav zināms, kas un kā. Kad ir tā atgriešanās, it kā pagaidām ir tas 50% iespējamība, ka viņš spēlēs, bet skatāmies, sekojam un diezgan tāds liels trauksmes zvans viņa menedžeri. Labi, tas tā, maucam pie publiskās līgas. Pievienojies mums Skots H451VY. Šobrīd ir 126 komandas, kopš pagājušās nedēļas nekas nav mainījies. Pagājušajā sērijā, kad mēs ar Andri bijām kopā, Andris parādīja balvu pirmās vietas ieguvējiem. Pirmā vieta saņems Erlinga Holanu futbola kreklu, Manchester City, gaiši zilā krāsa, skaisti. Ir kur tiekties un būsim godīgi, apskatāmies top 32 un jebkurš no šiem var būt pirmais, arī ārpus top 32 ar pāris karstām nedēļām var izrauties uz augšu. Sezona ir ļoti gara, vēl ir daudz kārtas priekšā un pievienojies un pierāda savu varēšanu un cīnies par Erlinga Holanda kreklu. Pirmā vieta plus 2 pozīcijas Aleksandrs Andersons ar FC Valmiera Muiža. Viņš noriskēja viens no 6 vai 8 menedžeriem, kurš izvēlējās par kapteini uzlikt Morisu. Tas atmaksājās, double game weeks, viņš iesita golu pirmajā spēlē, 20 punkti viņam. Diaby otrais ar 8 punktiem, Sons ar 7 trešajā pozīcijā. Nu šeit gribu izcelt jau pašā podkāsta sākumā pieminēt, ka ir super lēciens. Jā, otrā vieta ir Uldis Landmanis, Latvian Killers. No 24. vai 24. pozīcijas viņš uzkāpa uz otro vietu. Šajā kārtā 83 punkti summā. Pateicoties Watkinsam 23, Edgaram 17 un Sakam 9 punkti. Tas ir tas, ko es teicu. Rekur, 24. vieta uzlec uz otro. Visas iespējas trāpīt ar kapteiņiem, trāpīt ar čipiem un ir iespēja pacelties. Nu, viena vieta ir nokritis Ingus Silakrankers ar Paceriem uz trešo vietu, no otrās viņam Edgars ar 17, Colvilles ar 12 un Morris ar 10. Šie te bija ļoti jaudīgi, bet pārējā komanda diezgan nostragloja viņam. Tā kā jā, pievienojies publiskajai līgai un cīnies par Erlinga Holanda kreklu. Visiem iespējas. Nedaudz vēl par publisko līgu, pāris interesants lietas, kā parasti. Kārtas top 3 pēc iekrātiem punktiem. Pirmais Praulēns Puškas, Gats Elksnīts, 99 punkti. Ar wildcard izgāja. Kapteins bija Trippiers. Labi izvēle. Otrais Lauris Bruziks ar Bebreni, 97 punkti. Kapteinis Morris un Game punkti 97. Trešajā vietā Rīgas Šautras, Roberta apsveic 94 punkti, izvēlējies par kapteini Trippieru un aizgāja ar wildcardu. Diezgan jaudīgi. Visi šie džeki tagad ir top 15, lai gan iepriekš bija, divi bija ārpus top 60 un viens bija ārpus top 40. Tā kā baigais lēciens augšā un redzam, viņi ir šeit. Viņi ir pacēlušies un viss ir iespējams. Lielākie mīnusi. Nezinu, vai mani klausās vai kā, bet tikai -8. Arturs Poikāns un Mārtiņš Želčs, abi divi paņēma -8. Mārtiņš Želčs vispār pēc pirmās vai pēc otrās nedēļas bija top 3, tagad viņš ir 61. vietā. Ļoti liels kritiens Mārtiņam un lielos mīnusos iebrauc šajā kārtā. Un tādi nelieli feiliņi no mūsu menedžeriem. Kristaps Sirmais, kuram bija monsterīga nedēļa draft līgā, paņēma Haalandu par triplu kapteini. Haalands palika sausā un nenospēlēja to, ko viņš gaidīja. Un Ģirts Plitnieks arī paņēma Haalandam triple C un arī nenospēlēja tā, kā viņš gribētos. Es iesaku visiem, kas nav izmantojuši savus triple C, izmantojiet šos triple C, tad, kad Haalandam būs 2 kārtas, double game weeks. Vai Salaham, vai, Trippieram, Sakam. Varam skatīties Fernandešu, riskēt uz tiem, bet gaidām tos divas spēles, lai ir kārtā. Tad tas ir liederīgāk. Jā, un atceramies, ka no čipiem wildcards būs vēl viens jums pieejams. Tā kā vienu vajag iztērēt, jo vēlāk būs, kad sezona būs otrajā pusē iegriezīsies, būs pieejams vēl viens wildcards. Tā kā, ja kaut kas sastāvā nav labi, izmantojam wildcardu. Wildcards nozīmē, ka jūs varat nomainīt visu sastāvu un neiztērēt mīnusus un neiztērēt punktus. Nu ko, ar to arī mēs esam nonākuši līdz beigām. Pagājušajā podkāstā jautāja, cik fantasy punktu sakrās labākais 7. kārtas spēlētājs, un YouTube'ā bija izsludinājis mazu prognožu konkursu ar balvu.
Čatā un Facebookā un Twitterī es apkopoju rezultātus, un 21 vai vairāk teica 15 respondenti. Jā, jūs trāpījāt, bet uz to, ka tas būs Watkins YouTube'ā neviens netrāpīja, un balva joprojām ir pie manis. Tāpēc uzmauksim kādu mazu prognožu konkursu arī šajā reizē. Tātad, centrālais jautājums ir, cik spēlētāji 8. kārtā iekrās vismaz 15 fantasy punktus. Un tad konkurss ir nosauc vismaz 5 precīzi. Ja komentāru sadaļā tu būsi nosauc vismaz 5 spēlētājs, kuriem būs vismaz 15 punkti, varbūt arī 7, bet tu esi nosaucis 5, tas dar vismaz 5 trāpīt, kuram 15 plus punkti. No manis, no Latvijas Fantasy līgas neliela pārsteiguma balva. Tā kā jā, raksti YouTube komentārā, kuri 5 spēlētāji iekrās vismaz 15 fantasy punktus 8. kārtā. Runājot par grafiku, šis te nākamais grafiks un pēc tam būs izlašu pārtraukums. Mums ir saldējs ēdiens Londonā, lielgabalnieki pret Manchester City, vicečempioni pret čempioni, un būs ļoti aizraujošs mačs, un redzēsim, kā izskatās Arsenal pret Manchester City šogad. Pagājušajā gadā Manchestera atspēlējās un apsteidza Arsenālu. Redzēsim, ko Arteta ir sagatavojis savam skolotājiem Guardiolam šoreiz. Redzam, ir Brighton pret Liverpool. Ļoti interesants duels. Brightons uzbrukums pret tādu 50-50 Liverpool aizsardzību. Newcastle un West Hamai būs ļoti interesants duels. Tur Bowmans pret Tripieru fantasy kontekstā. Aston Villai pretī Wolves. Wolves ir uz viļņas, piebeidza Manchester City čempionu, un tagad pretī nāk Aston Villa, kas arī 7. kārtā noslēdza 7. kārtu ar lielu hypu. Manchester United pret Brentfordu. Kā tu domā? Manchester uzvarēs vai zaudēs? Ierakst komentārā, šis ir interesanti, man patīk. Manchester ir tik karsts topiks, un gribās redzēt, ko cilvēki domā, vai tiešām zāģi turpināsies. Skatāmies. Chelsea, Burnley, ir iespēja dabūt vēl vienu uzvaru, otro uzvaru pēc kārtas, un Tottenham arī uz viļņa, un iespējas arī pacelties uz pirmo vietu, jo uzvar Luton un Manchester City piekāpjas Arsenal. Tas ir tā. Paldies, ka klausījies, paldies, ka esi kopā ar mums, raksti visu komentāros, visu savu viedokli izsaki, atbildēsim, parunāsim un uztaisīsim baigi jaudīgo diskusiju. Jā. Ko vēl es gribēju pateikt? Gaidam nākamo kārtu, tā ir pavisam drīz, un pēc tam atpūtīsimies, tā kā viss ir priekšā. Gaidam nedēļas beigas, parastai līgai iesaku sagaidīt traumas, sakam un vēl kaut kādam updateus, bet draftam iesaku sakot līdzi waiver orderam, waiver secības salikt un izcelt kaut ko karstu no brīvu aģentu tirgus. Tā kā jā, paldies jums, ka klausījāties, un līdz nākamajai reizei. Tā būs pirmdiena. Čau!